mango. Lai beidzot es esmu uzkrāsojusi lūpas, uzvilkusi savu tīro kreklu, lai kopā ar mango pastāstītu, kā tad man veicās 30 dienas, 30 rīles izaicinājumā pirms kāda ilgāka laika. Un šeit viss ir pierakstīts. Tas, kas tev būtu jāzina, tas prasīs vairāk nekā 90 sekundes laika, droši slēdz iekšā un klausies. Vēl viena lieta, šī ir otrā reize. Mango, šis ir otrais mēģinājums, kad es ierakstu šo video. Iespējams, trešais. Tāpēc pirms tu ierakstīt jebkādu video, uzliec airplane mode, lidmašīnas režīmu, lai vienkārši nesačakarētu to, ko jau esi izdarījis. Ja gadījumā tu vēl mani nepazīsti, es esmu Daiga Laizāne, satura veidotāja, un satura veidošana ir mana arī pamatprofesija ikdienā. Neiedziļināsimies, kur tieši un ko, bet to tu vari apskatīties profilā. Savukārt šodien es padalīšos ar to, kā man pirms kāda laika, pirms dažiem mēnešiem, veicās 30 dienas, 30 rīles izaicinājumā. No 22. aprīļa līdz pat 22. maijam katru dienu es ievietoju savā profilā vienu rīlu. Īstenībā, man liekas, kopā sanāca pat 32 rīli visu šī laikā, bet ne par to ir stāsts. Mans mērķis bija noskaidrot, vai tiešām tas, ka tu katru dienu ievieto rīlu, veicina jaunu sekotāju pieaugšanu profilā, kā arī skatījumu skaits pieaug tieši video, un mans mērķis bija noskaidrot, vai tiešām šis ir tas rīks un tā iespēja, kā ļoti īsā termiņā, bez papildus maksām, kas ir apmaksātā reklāma, dabīgā veidā, jeb organiski audzēt savu sekotāju pulku, jaunus draugus, un plus padarīt savu vietni, savu mēdīju interesantāku pašu sev. Silts ūdens ar C vitamīnu. Parasti es pievienoju medu. Arī šī reklāmas pauze. Un pirms es stāstīšu par to, vai tiešām šis vispār ir vērtīgs un ir, varbūt kādam domās, čakarēties 30 dienas, sākšu ar ieteikumiem, kuru man ir daudz, un tad gan ķeršos klāt lieliem plusiem, un būs arī daži mīnusi. Un es ceru, pēc šī video noskatīšanās un noklausīšanās, tev būs sajūta pamēģināt, varbūt ne 30 dienu laikā, varbūt īsākā periodā, varbūt ne tik regulāri, bet regulārāk, kā tu to dari ikdienā. Un vēl gribu brīdināt, ja tu paralēli dzirdi kaut kādas skaņas, kas izpaužas kā miau, tas ir mans kaķis. Sāksim ar ieteikumiem. Pirmkārt, kāpēc es vispār uzsāku šo izaicinājumu sev, uzliku kā latiņu 30 dienas, es gribu veidot katru dienu jaunu rīlu, publicēt jaunu rīlu. Pirmkārt, kā satura veidotāja un kā cilvēks, kas strādā šajā jomā un arī konsultē citus cilvēkus, un arī mana pamatdarba vieta saistīta ar to, lai sociālajie mēdīji attīstītos un pilnveidotos, man bija svarīgi tiešām uz sevis pārbaudīt, vai šī ideja strādā. Un es teikšu tā strādā, bet kādā apjomā? Pēc laika. Un, lai to notestētu, es sapratu, ka vieglākais būtu to darīt savā profilā. Un laiks no 22. aprīļa līdz 22. maijam tika izvēlēts tieši tāpēc, ka es apzinājos, ka manā kalendārī parādās vairāk brīva laika. Un pirms es uzsāku vēl vienu papildus jaunu projektu maija noslēgumā, es sapratu, ka šis ir īstākais brīdis, lai testētu. Man ir vairāk brīvā laika, dienas paliek garākas, enerģijas vairāk, vasara tuvojas, un kāpēc gan ne? Un ja tev ir papildus laiks, tad apdomā iespēju sākt radīt vairāk. Ja tev ir tiešām vēlēšanās veidot savu profilu, kļūt atpazīstamākai, augt un attīstīties sociālo mediju vidē, bet vairāk tieši Instagram un arī Facebook. Pirmā lieta, es pieminēju laiks, otrā lieta ir svarīga plānošana. Jo bez plānošanas, teiksim godīgi, nekas nestrādā tā kārtīgi un labi. Es zinu cilvēkus, un es pat esmu brīžiem tāda, kas izdomā savu plānu dienai sākoties, bet ja ilgtermiņā ir kaut kādi notikumi un procesi, kas notiek, tad ir svarīgi, ka acu priekšā ir izveidots kaut kāds plāns. Un šajā gadījumā es aptuveni savā kalendārī saliku ideiski plānu, kurā dienā es varētu publicēt savā profilā, ņemot vērā to, kas ir tas saturs, ko es parasti lieku Instagramā. Un tur parādās gan mans dzīvesveids, gan tas, kā es atpūšos, gan tas, kā es strādāju. Tur parādās arī mans kaķis, mani hobiji, ceļojumi. Un ņemot vērā to visu kopumu, es, skatoties kalendārī, sapratu, kurā dienā, kas tad varētu aptuveni parādīties. Un pat, ja saturs vēl nav gatavs, es zināju, ka būs, piemēram, kaut kāds pasākums,
Un es jau atzīmēju kalendārī, varētu ielikt atskatu no šī te pasākuma. Šis pirmais izaicinājums, ko es veidoju, nebija tik ļoti vērsts, kā dalīties ar tips un triks par to, kā veidot tieši saturu, bet mans mērķis bija veidot rīlus tā, lai man paliek par atmiņu, lai ir interesanti, bet tāpat laikā, lai tu vari no tiem rīliem kaut ko paņemt sev. Arī kaut kādi ieteikumi, vai domgraudi, vai veids, kā tiek veidot šis rīls ar kādu mūziku un tā tālāk. Nākamā lieta pēc plānošanas ir jāpievērš uzmanību savam arhīvam. Es ticu, ka mums katram telefonā ir 1001 video, man vismaz ir pāris 1000, nevis veltīti un saistīti ar manu dzīvi, tas, kas ir saistīts ar darbu, bet beidzot man bija laiks iziet cauri veciem arhīvam un saprast, ka pēc ilgāka laika es varu veidot rīlus arī ar video, kas ir tapuši pirms mēneša, pirms nedēļas, pat pirms gada. Jo nav pateikts Instagramā, ka tev jāliek tieši tas, kas notiek šodien. Tas ir ok, ka mēs publicējam vecāku saturu, bet svarīgākais ir, kā tu to pasniedz un ko tu gribi pateikt ar to video. Un, protams, tad ir būtiska aprakstošā daļa un kaut kāds domu grauds, bet par to visu vēlāk. Tad es sāku skatīties telefonā, kas man ir no arhīva, un es sapratu, jā, brīžos varbūt vai dienās, kad man nebūs spēka fiziski kaut ko iefilmēt, es izmantošu to, kas man jau ir manā telefonā, un saliekot kopā, samontējot, var tapt brīnišķīgs rīls. Bija dienas, kad es zināju, ka īsti nav idejas, ko likt. Es sāku skatīties saturu, ko es redzu Explorer sadaļā un Explorer ieteikumu sadaļā. Un parasti es daru tā, ja man patīk kaut kāds rīls vai mūzika, vai tas pats tāpat ir galerija, es viņu saglabāju. Un es sāku veidot atsevišķu mapīti ar idejām tieši šīm 30 dienām. Un tas nebija tā spontāni, ka tieši 22. aprīlī es pamodos un es teicu, hei, es sāku šo izaicinājumu. Nē, es īstenībā par to sāku domāt nedēļu iepriekš. Un tad es tā domāju, tad pienāca tā viena diena, kad es ieliku vienu video, tad otrā dienā es ieliku otro video, un tas sapratu, hei, es to varu, tad tas ir jāizgāja. Un brīžos, kad varbūt trūka kaut kādas idejas, ieskatījos mapītē, kur ir saglabāts, un tādā veidā iedvesmojoties, arī ātrāk tapa kaut kādi rīli. Nākamā lieta, ko es ieteiktu, būtu forši būt regulārai, jo cilvēki pierod, tavs sekotājs, tavs draugs, tu pierodi pie tā, kas man parādās, un aptuveni vienu laiku tu arī piefiksē. Un arī tev ir tas viens laiks, kad tu vairāk pavadi telefonā skrolējot. Un līdz ar to ir forši, ja ir šis intervāls regularitātes, un es centos darīt tā, ka es ielieku rīlu, un tad nogaidu šīs 24 stundas plus mīnus un lieku jaunu iekšā, un ar visu storytellingu, ja aprakstošo daļu stāstu sērijā, tā ir vēl atsevišķa sadaļa, par ko parunāt un ko es pieminēšu, bet galvenais bija regularitāte. Un manā gadījumā šī regularitāte nebija īsti rīts, nebija arī vēls vakars. Es to darīju pa dienu. Pa dienu, kad bija kaut kāds brīvais brīdis, un tad es ātri un uztaisīju, un nevienmēr es uzreiz dalījos arī storijas sadaļā ar rīlu. Es pagaidīju brīdi, un tas bija pārsvarā vakari, kad es varēju uztaisīt storytellingu, atdalīties, kāpēc šis rīls ir tapis. Un to visu nopublicējot vienā reizē, tas tā forši aiziet, tādā stundas intervālā, un tad pienāk nākamā diena, un aptuveni ap to pašu laiku es publicēju nākamo. Kā jau minēju, ir forši, ja tu ieplāno veidot šo te izaicinājumu arī tad, kad varbūt tev ir tāds dinamiskāks un aktīvāks tieši no notikumiem periods, bet kas neprasa daudz tavas enerģijas, bet kurā tu atpūties un gūsti kaut kādu baudu. Un tie var būt pasākumi, koncerti, ceļojumi. Un manā gadījumā ļoti labi nostrādāja tas, ka es līdz galam nebiju vēl pārliecināta, vai man pietiks satura un radošuma un ideju, ko likt katru dienu, bet es zināju, ka maija otrajā pusē man plānojas ceļojums. Tas bija uz Īslandi. Un šīs ceļojums bija tas, kas tā kā uzlika punktiņu uz i manam šim te izaicinājumam, un es biju pateicīga par to, jo katru dienu es redzēju pilnīgi jaunas skatus, katru dienu bija citas emocijas, un par to es gribēju labprātīgi dalīties arī šeit, jo tas ir tas, ko es arī daru. Ikdienā es dalos ar ne tikai darba lietām, bet arī es dalos ar sevi. Šis profils ir tapis kā mana dienas grāmata, kurā es rādu to, ko es atļauju redzēt arī tev. Un atļauju sev kā piemiņu atstāt video un fotoformātā. Tas, ko es vienā brīdī sapratu, nākamā lieta ir neieslīgst perfekcionismā, nevienmēr perfekcionismas ir tas, kas tev palīdzēs. Vienu vārdu sakot, ir dienas, kad vienkārši nav laika vai viss besī, vai nezinu, vienkārši nav ideju, enerģijas, spēka, diena apgriežas kājām gaisā.
Un tad ir kaut kāds video, kas glabājas tavā arhīvā, un tu vienkārši viņu ielikšanas pēc, bet tikai tāpēc, ka tev ir besīga diena, un tev liekas, ka tev nav laika, tu neturpināsi šo te izaicinājumu. Man tādas dienas bija, bet tam es biju sagatavojusies savā ziņā, un man bija tādas kaut kādas vismaz 2 vai 3 video sagatavas, kuras stāvēja arhīvā katram gadījumam, ja neiet plānu, kā es gribēju, tad es ieliku to video, kas bija tāds ašā ideja un kas nebija varbūt perfekta, bet uz to brīdi strādāju un es varēju turpināt savu izaicinājumu. Jo man tiešām bija svarīgi, kā ekspertei saprast, vai šis tiešām viss strādā. Vēl viena lieta - izmantot trendus. Tas ir vienmēr aktuāli un forši, un ja tie trendi ir, piemēram, kustību atkārtošana, kaut kādu mīmikas atkārtošana, jebkas, pat arī mūzika, kas ir aktuāla, vienkārši izmantos to brīdi, jo tas arī ļoti var veicināt to, ka tavs profils straujāk attīstīsies. Un plus, tā ir uzreiz ideja, kas tev ir iedota. Tu vienkārši paņem trendu un uztaisi. Tev nav jātaisa vienmēr kaut kas unikāls un tāds, kas nebūs citiem. Ir labi dažreiz būt vienkāršiem. Jāskatā. Jā. Un runājot par trendiem, es izmantoju vienu trendu. Tā bija dziesma Pedro, kas tajā brīdī parādījās. Un es zināju, ka šai dziesmai ir jāparādās manā rīlā, bet ar kādu rīlu es vēl tā kā līdz galam nesapratu. Un tad bija tas viens klikšķis, kad dziesma satika arhivēto video, un tas bija viens no labākajiem video, īstenībā, kas arī pacēla ļoti strauji mana profilā statistiku. Tu vari pameklēt īstenībā, kurš tas video ir, kamēr es vēl stāstu ieteikumus. Nākamā lieta. Protams, svarīgi ir veidot saturu, kas atbilst tev un tavām vērtībām. Nav jādomā kaut kas pilnīgi absurds, kas nav saistošs tev. Rādi to, kas ir tava ikdiena, ko tu gribi virzīt šajā profilā. Un ja šis ir uzņēmuma profils, tad, protams, domā par uzņēmuma tēlu un to, kas uzņēmumam ir svarīgs, bet ja tas ir tavs privātais profils un tu šajā profilā dalies ar savu dzīvesveidu vai ar ceļojumiem vai ar kulināriju, tad dari to. Un tici man, ir dažas reizes, kad, protams, cilvēki varbūt noķerti otrpus ekrāna šoka stāvoklī, kad pēkšņi ir kaut kas ārpus tava ierastā, ko tu rādi, un tas ir arī labi, bet galvenais, lai tas tiešām atbilst tavām vērtībām. Tev nav jākļūst pēkšņi par super sportisti vai kulināru vai, nezinu, kauču kaut ko tādu, lai radītu saturu. Nē, rādi to, kas tev ir tuvs un kas ir tava ikdiena. Un, ja tās ir darba lietas, tad rādi šīs mazās detaļas. Bija dienas, kad es vēl līdz galam nezināju, kas būs tas video, ko es ievietošu, un lai nebūtu tā, ka ir tukšums, un tad ir jāķeras pie kaut kā, es biežāk vienkārši sāku filmēt ikdienas lietas, ko es daru. Gatavoju kafiju, mostos, es noliku telefonu, un pat strādājot, es noliku kameru un iefilmēju kaut kādus fragmentus, un arī tie var noderēt. Ja tev šķiet, ka kādam neinteresē, kādu kafiju tu dzer no rīta, tici man, tur otrpus ekrāna būs, kur interesē. Nākamā lieta. Plānos priekš, es jau teicu par plānu, ka ir forši, ka ir plāns, un ar plānošanas arī domāju dienās, kad varbūt ir vairāk laika, ir vērtīgi uztaisīt 1, 2 vai 3 pat video samontēt, ja tāds laiks ir, un tas palīdz tiešām tām dienām, kad jūti pilnīgāko izsīkumu, un tev nav spēka, un tu vienkārši vari paņemt arhīvu un ievietot. Un tas pats ir arī ne tikai par montāžu video, bet arī par tekstiem. Bieži vien es nezināju, kas būs tas teksts, ko es kurā brīdī likšu, bet, kad man parādās kaut kāds domu grauds, es viņu pierakstu notos, un tas ļoti labi strādāja brīžos, kad es gribēju kaut ko publicēt, bet es īsti nezināju, ko pierakstīt, un tas ieskatījos savos notos, un tad tos arī izmantoju. Vēl par ieteikumiem. Nebeidzamais stāsts. Ja runā tieši par rīliem, tad veido rīlus tā, lai viņus var dzirdēt, patīkami skatīties, un arī nolasīt. Un tā lieta, ar ko mēs visbiežāk satura veidotāji slinkojam, tas ir pievienot subtitrus brīžos, kad mēs runājam, vai arī aprakstošo tekstu, par ko ir šis stāsts, kāpēc tava seja ir parādījusies, piemēram, rīlā. Un tas noteikti palīdzēs taviem algoritmiem tajā brīdī, kad šo video, piemēram, skatīsies kāds, kurš nevar ieslēgt skaņu. Un biežāk tās ir jaunas māmiņas, kuras liek bērnus gulēt, vai vakarā vienkārši ir bezmiegs, grib paskrolēt telefonu, austiņas nav blakus un skatās video klusuma režīmā, bet tas, ko var izdarīt, var nolasīt. Bet tāpat laikā ir cilvēku daļa, kas nevis lasa, bet, piemēram, ieslēdz, es tā dažreiz daru, ieslēdz storijus, piemēram, ja, un vai kaut kādu rīlu un aiziet maliņā, un tad dzird tikai skaņu, vai nu tā ir mūzikas skaņa, bet tur ir, ja kāds runā, tad arī saklausa. Un tas arī ir forši, ka ir cilvēki, kas klausās, ir cilvēki, kas lasa, un ir cilvēki, kas tā kā bauda kopējo bildi. Jā. Es šoreiz slinkoju ar subtitriem, jo video būs ļoti garš, es jau zinu.
Bet galvenās atslēgas vārdus, protams, pievienoju, un to jau pamanīju. Nākamā lieta, kā jau teicu, apraksta daļa. Emoji vien nepietiks. Retos gadījumos, jā, bet pārsvarā Instagramā ir tā auditorija, kuriem patīk lasīt un iedziļināties, un ja tas ir stāsts par kaut ko, vai tā ir recepte, vai par kaut kādu notikumu aprakstu, tad cilvēki grib saņemt tās sajūtas, kas tad ir noticis, vai ko tu par to domā, un tad ir labi ielikt to aprakstošo daļu, kur tu padalies ar savām sajūtām. Jo joprojām ir cilvēki, kas lasa, un ja ilgstoši seko tev, tad izlasīs no pirmā teikuma līdz pat pēdējiem. Un tā ir tā uzticīgā auditorija. Lūk, un ja tu joprojām skaties šo vai klausies video, paldies, jo tu esi uzticīga auditorija. Es negribu teikt auditorija, tu esi uzticīga vai uzticīgs. Paldies. Ieteikums esi tu pati. Un man ir viena tāda frāze, kuru man patīk sev pašai atgādināt un teikt citiem. Mēs esam arī mūsu izdzēsties selfiju. Un es zinu, cik ļoti mēs kritiski skatāmies uz sevi, kad mēs redzam bildes, kad video, bet jo biežāk to darīs, jo biežāk filmēs, ja radīsies arī šis pieredums, tu sapratīs, hei, bet tā meitene otru pus ekrāna, tad, kad nav uzkrāsojusies, viņa ir tā pati, kas sēž šeit. Un tas ir tā, kā mūs redz cilvēki. Un kamera redz mani tagad tā, kā kāds man sēdētu galda otrā pusē un redzētu mani. Tāpēc neesi kritiska pret sevi, pieņem sevi, un īstenībā šāda video ierakstīšana un biežāk ierakstīšana ļauj sevi vēl vairāk pieņemt. Un to es esmu sapratusi, veidojot radio raidījumu, kur mums arī bija jāfilmē sevi, un tad bija reizes, kad es biju sliktā noskaņojuma, slima, dažādākie apsvērumi, un nelabākais varbūt izskats no malas, bet es sapratu, bet tāda es esmu, un tāda es biju tajā dienā. Un tā esmu es, kā mani redz, un mani redzēja tas cilvēks, ko es intervēju, vai kuram es stāstīju, tāpēc mācamies sevi nekritizēt, un īstenībā es zinu, ka var būt aplamīgi, ka teiks, ka Instagramā viss ir skaisti un viss ir tā pušķaini, bet īstenībā nē, šī vietne man īstenībā ļauj būt vēl vairāk savu. Lūk, īpaši TikToks. Par TikToku ir cits stāsts. Vēl viena lieta, tad, kad tu publicē šos rīlus, padomā arī par tempturiem, kādus tu izmanto arī unikālos tempturus. Un svarīgākais veidojot rīlu, atceries par pirmajām 2-3 sekundēm, jo tas ir tas, kas aizskir uzmanību, un tas ir tas, kas būs kā tāds atskaites punkts, vai cilvēks, kurš tev seko, ir otru pus ekrāna, turpinās skatīties šo video. Es varētu vēl dalīties vairāk par, protams, idejām un tipiem un trikiem, kā labāk veidot rīlus, bet par to varbūt kādreiz citā sadaļā. Šeit ir būtiski vienkārši uzsākt un darīt un regulāri darīt, un ieteikumi, kad varbūt to vislabāk darīt. Bet tas, ko es varu pateikt, man šo 30 dienu laikā no aptuveni 1400 rastīti sekotājiem pienāca klāt aptuveni 180 līdz 200 sekotāji. Es negribu teikt sekotāji, man gribas teikt draugi, jauni draugi, digitāli draugi, uz to brīdi, kad es skatos telefonā, bet tā statistika mēneša laikā bija tik augsta īstenībā, ko es nevarēju iegūt, 3-4 mēnešu laikā, jo vidēji man sekotāji, ja šo virtuālo draugu skaits nāk aptuveni, plus mīnus 5 mēnesī. Tas ir organiskā veidā, bez iesaistes ar mārketingu, kas ir sadarbībām, atmaksātām reklāmām un ka kāds vēl tevi iesaka, lai tur seko vai konkursiem. Nē. Un tie 200, tas bija wow. Tas bija tiešām wow. Un tas izšķirošais punkts, kad pienāca visvairāk šo te jauno draugu, bija 2 video, kas uz to brīdi savāca visvairāk skatījumus. Un viens no tiem bija, ja man ir 1000, uz to brīdi bija 1500 kaut kur sekotāji, tad uz to brīdi bija viens video 16,7 tūkstoši, un otrs video bija ar, negribu sajaukt, tur bija 40 kaut kas tūkstoši sekotāji. Kur viņš palika? Tātad, šis viss strādā. Šis viss strādā, ja tu to dari katru dienu regulāri, un tas izsmeļ arī, protams, bet tā ir atslēga gadījumā, ka tu šobrīd esi tādā posmā, ka tu ļoti, ļoti gribi attīstīt savu Instagramu, bet tev varbūt nav idejas vai naudas maksāt par to, lai nevis būstot, bet veidot šīs apmaksātās reklāmas, un tu vēl īsti nezini, vai tausties, kurā jomā un kā to virzīt, tad pamēģini šo. Un man tie bija 200 sekotāji. Nākamā lieta, kas ļoti pamanām bija, tas ir vidējais reels statistikas pieaugums, skatījuma pieaugums, reach pieauga. Tātad, ja vidēji man bija aptuveni 2500, cik reizes manu video noskatījušies, tad uzsākot šo te izaicinājumu, tas pieauga, un tas bija vidēji 3500. Ir viens bet,
par to es pateikšu pie mīnusiem. Tad nākamais pieauga arī nesekotāju skaits. Protams, bija sekotāji, bet tad bija nesekotāji. Un kā mēs to varam pārbaudīt? Pie katra rīla ir apakšā tāda sadaļa View Statistics, jeb View Insights, un tā ir vietne, kur īstenībā ir jāskatās un jāsaprot, kuri ir tie video, kas strādā. Un manā gadījumā vairāk kā puse, 60% video skatījās nesekotāji. Ne tie cilvēki, kas ir mana tiešā auditorija. Un pārējie bija mana auditorija, mani cilvēki. Un kas notiek tādā brīdī? Mans video parādās vienreiz cilvēkam, kurš neseko man. Mans video parādās otrais, kurš man neseko, bet noskatās. Un tad iespējams ar trešo reizi, kad parādās šis te video un manas vērtības atbilst šī cilvēka vērtībai, man sāk piesakot. Un tas, manuprāt, arī bija tas, kas nostrādāja kā atslēga, ka manus video ar to, ka es biju regulāra, aktīva, Instagram sāka virzīt arī uz ieteikumu sadaļu. Un vienā brīdī no ieteikumiem nokļuva to cilvēku redzeslokā, kam ir sakrīt vērtības un kas grib turpināt sekot manai ikdienai, manam dzīvesveidam un dzīves stilam. Lūk, nākamā lieta, tas, ko es dzirdēju arī, kad pirms es uzsāku šo te izaicinājumu, ka noteikti būs viens video, kas izšaus gaisā. Ar to, es domāju, sakrās visvairāk skatījumus, kāda nav tava auditorija, un noteikti būs viens, ar kuru tā notiks. Es jau minēju iepriekš, ka man tā notika ar 2. Un galvenokārt tie bija saistīti ar maniem remontdarbiem, kurus es veicu mājās, un viens tieši bija tas video, kurus parādīju tādu dzīves realitāti, kā pirms tā, kā es sāku remontu, šis dzīvoklis izskatījās, un kāds tas tapa laika gaitā un gala rezultātā plus mīnus. Bet cilvēkiem tas radīja tādu lielu interesi, ka jā, šis video uzsprāga. Man liekas, virs 40,000 skatījumu ir. Un labākais tas, ka nāca klāt šie jaunie sekotāji, jaunie draugi virtuāli, un tie nebija kaut kādi ārzemnieki vai cilvēki, no kuri nesaprastu manu valodu. Tie bija latvieši, tie esat jūs, un iespējams to esi, kas tagad klausās, apzinās to, ka varbūt tieši no šī video atnāca pie manis. Varbūt. Nu, lūk, un tas tiešām strādā, bet kurš tas būs video un kurā brīdī īstenībā nevar noteikt, un es atceros to mirkli, kad es liku to video. Tajā brīdī es sapratu, ka šīs video perfekti sadarēs ar dziesmu Pedro. Uz to brīdi tas bija arī trends, iespējams dziesmas dēļ, iespējams tieši tās Instagram reality vides atspoguļošanas dēļ, iespējams vienkārši cilvēki daudz pavadīja laika telefonā un iespējams Instagrams saprata, ka hei, Daigai ir ko vēl stāstīt un viņu jāvirza jābīd augstāk algoritmos. Un jā, un bija forši redzēt, ka strādā, ka tas nav vienkārši stāsts par to, ka nē, tu dari un nekas nenotiek. Tas viss notiek, bet tas, protams, prasa daudz enerģiju un laiku. Perfekta lieta, kas nāca klāt veidojot šo te 30 dienas 30 reels izaicinājumu, bija tas, ka es arvien ātrāk sāku ģenerēt idejas, veidot saturu, montēt saturu, un tas, kas man varbūt iepriekš prasīja ilgāku laiku, tas viss notika straujāk un ātrāk. Un bija jau lietas un vīzijas, kā es redzu, ko es redzu. Un tas ir tas, ka tu dzīvo ar domu realizēt savu projektu, un jā, es zinu, kā tas ir, ka tu tikko sāc kaut ko darīt videomontāžas jomā. Un es zinu to sajūtu, ka tu pierodi pie kaut kādas programmas. Un man bija tā, ka es izmantoju vienu programmu vairāk, tad es sāku izmantot citu programmu. Un tā maiņa, un tas viss ir grūtāk. Bet, jo tu dari to biežāk, strādā, jo šis ir par stāstu veidot video pārstrādi, tas bija ar telefonu. Ja? Un jā, es vienkārši sāku darīt ātrāk. Un tu dari ātrāk, un tad saproti, tev pietiek laika, lai varbūt izdarītu otru, un tā tālāk. Jā, tie ir laikam galvenie plusi. Tas viss strādā, tas viss tiešām ļoti strādā. Ja tu to dari organiski, un mans mērķis arī bija pārbaudīt, ka tiešām organiski var augt straujāk šis sekotājs skaits, iesaiste, palielināties reach, palielināties nesekotāju skaits. Un man bija arī svarīgi pēc tam vispār saprast, vai nebūs strauja kritiena pēc tam, kad es pārtraukšu šo izaicinājumu. Es teikšu, tā nebija. Un man ir tiešām svarīga šī savstarpējā iesaiste, miedarbība, kas notiek manā Instagramā. Un par to es esmu īstenībā vispateicīgākā. Es netiecos uz to, lai krāt ciparus sekotāju skaitu, virtuālo draugu skaitu. Man ir būtiskākais, ka tie, kas ir, un ka tu esi šeit, ka ir šī miedarbība, ir šis feedbacks, ir šī sajūta, ka es varu dot kaut ko no sevis tev. Un tāpat laikā arī paņemt no tevis sev idejas, pārdomas, sajūtas, iedvesmas. Un galvenokārt arī veidoju savu profilu, kur es godīgi dalos ar labo, ar pateicībām, ar ieteikumiem, ar savu ikdienu,
nevienmēr es lieku, un reti es to daru, es lieku kaut kādus skumjos brīžus, sāpes un grūtības, bet tam ir arī savs iemesls. Es jau sākotnēji pozicionēju, ka es gribu, lai šis ir profils, kas iedvesmo. Un dažreiz arī, protams, no grūtībām mēs varam iedvesmot kādu nepadoties un sajusties tajā, ka mēs esam līdzīgā vietā un laikā. To es arī apzinos, bet tam visam pārī ir vairāk pozitīvā nekā negatīvā. Un, lai arī pozitīvā ir vairāk nekā negatīvā, es paturpināšu arī negatīvo, kas ir, ja tu piedalies šajā izaicinājumā un ar ko saskārosies. Laiks. Laiks bija tas, kas man šķiet, ka man tajā brīdī būs ļoti daudz brīvā laika, bet taisnībā nebija. Dienas paliek garākas, saulainākas, siltākas, un tajā pat laikā rodas sajūta, ka tu gribi pavadīt laiku ar draugiem, vairāk sportot, un tad ir neparedzamie darbiņi, neparedzamās lietas, kaut kādas, kas sakrīt vienlaikus, un tad ar to laiku bija menedžēt. Nākamā lieta - radošā krīze. Man dažreiz jautā, Daiga, kur tev pietiek radošuma un ideju, un tad es saku, dažreiz nav. Un dažreiz tad man ir šī te atmiņu vācelīte, kur es saglabāju kaut kādas idejas, kuras var ieskatīties un iedvesmoties. Un, tas ļoti palīdzēja, tāpēc, jā, radošuma krīze var būt, un par to sevi nav jānosoda, un tajos brīžos tiešām labi, ka ir kaut kas arhivēts, kaut kādi arhīvā darbi, ko tu vari nopublicēt. Protams, dažādi citi apstākļi, kā jau minēju, saslimšanas, neparedzēti darbi, ir tas, kas var, vai vienkārši nogurums, enerģijas trūkums, retrogrādi un mēnesi aptums var arī ietekmēt to, ka vienkārši neceļas rokas un negribas neko darīt. Tā arī bija. Un ļoti svarīga lieta, ko apzināties, ja tu gribi dalīties par saviem ceļojumiem un saviem ceļojuma stāstiem, tajā brīdī ir jāapzinās, uz kuru valsti tu dodies un kāda ir šai valstī nostāja par to pašu platformu, kas ir, piemēram, Instagrams. Un mana pieredze rāda, un statistika arī rāda, ka esot tieši Instagramā un liekot Instagramā rīlus no Islandes, esot Islandē, šie rīli nestrādāja tik efektīvi, un viņi nesasniedza to auditoriju, kādu es varēju sasniegt, atrodoties fiziski Latvijā. Kāds tam ir izskaidrojums? Tie, iespējams, ir valsts kaut kādi noteikumi. Es tajā laikam neiedzināšos. Iespējams, tas ir tāpēc, ka tieši auditorijā neatrodas arī tajā manā, Instagram uztveršanas zonā. Bet tā bija. Ja tev tā gadījies, tad es priecāšos, ja tu padalīsies līdzīgi, un tāpēc tas mans ieteikums būtu, ja tomēr šis izaicinājums tev būs ceļojuma laikā, tad, protams, tev varbūt ir jāliek šis ceļojuma rīls, bet, ja tu viņu veido pēc ceļojuma šo izaicinājumu, kā piemēru, tad, manuprāt, tas ir perfektākais brīdis. Vienkārši izbaudi ceļojumu, iemūžini kadrus, un tad publicē to, kad esi jau mājās, sev patīkamā ērtā vietā un dalies atmiņās. Kopumā, laikam, tas arī viss. Šis ir garais stāsts. Paldies, ka klausījies. Sauksim to par Daigas podcastu 30 dienas, 30 rīls. Un noslēgumā gribu pateikt laikam svarīgāko. Es pirms kāda laika minēju, pirms nedēļas, manuprāt, ka ar 1. decembrī es gribētu uzsākt atkal 30 dienas, 30 rīls izaicinājumu. Un lūk, pie kāda slēdziena es nonācu, kad es sāku analizēt visu to, par ko pastāstīju šodien. Gada beigas un decembris ir jau piesātināts un piepildīts ar notikumiem. No vienas puses skatoties, šis ir brīnišķīgs laiks, kad radīt saturu, jo mums ir svētki, to svētku būs daudz. Tajā pat laikā es apzinos, ka šis ir posms, kad visbiežāk cilvēki saskaras ar izdegšanu, ar to, ka netiek galā, varbūt ar darba apjomiem, vismaz manā burbulī. Un vienu dienu stāvot dušā, mazgājoties un domājot par to, ka es sākšu šo izaicinājumu, un mans mērķis bija tieši sākt ar vairāk dalīšanās tipos un trikos par video veidošanu, es sapratu, ka es fiziski tam neesmu gatava. Neesmu gatava to darīt katru dienu. Un iemesls tam ir pavisam vienkārši. Man ir vērtīgs mans laiks, un man gribas savas zināšanas nodot tev, bet es to darīšu mazākā apjomā, turpināšu darīt, dalīties un iedvesmot, bet, kā teicu, mazākā apjomā. Jo šobrīd man gribas mierīgi sagaidīt Ziemassvētkus un jauno gadu. Man gribas vairāk pavadīt laiku ar sev mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem. Man gribas vairāk laika veltīt sev un savai pašattīstībai un savai labsajūtai. Un tas ietver ne darbu ar sociālajiem mēdījiem. Tāpēc mans novēlējums tev ir izvērtēt brīdi, kad tu gribi veikt šādu izaicinājumu. Un tam nav jānotiek burtiski tā, kā to veidoju es. Tu vari sev izaicināt to darīt par 1% vairāk nekā biežāk nekā tu to varbūt darīji. Izvērtēt, kā tu to gribi darīt, bet, ja tev būs šāda apņemšanās, tad es tevi tikai atbalstīšu, un ja tev būs jautājumi,
vai gribēsi, lai es kā mentors vienkārši turu roku uz pulsu un pieskatu tevi, vai tu esi izdarījusi savu dienas darbiņu, tad dod man ziņu. Jā, jo šis var ļoti palīdzēt. Es zinu, ka ir cilvēku daļa, kuriem tieši atskaite ir tas, kas var palīdzēt. Manā gadījumā man atskaite bija tu, kas skatījās un sekoja. Un šobrīd, godīgi, es pasaku, ka decembrī es neesmu gatava atskaitīties katru dienu 30 dienas pēc kārtas. Iespējams, tas būs janvāris, bet tas, ko es tiešām vēlos, vairāk dalīties ar zināšanām. Es ceru, ka es to visu ierakstīju, un man neviens neapstādināja manu video, man pietika atmiņas. Skatīties!